start recording arī, lai vismaz kaut kāds nebūtu. Ja nu gadījumā viss aiziet ķīselī, tad vismaz būs ieraksts, no kā ielikt. Čau, Jāni. Čau, Mārtiņ. Paldies, ka atbrauci. Jā. Svētdienas dienā. Tu esi 2 stundas tikai pagulējis. Uz mūžumiņu, ne? Jānis Krēvičs šodien mums ciemos ir atbraucis uz restartu, nopūtām bišķiņās putekļus no viesa mikrofona, no kamerām, no kameras lēcām. Nu jau, man liekas, ka kādi 2 mēneši nav bijis neviena epizode. Ne, varbūt tik ilgi, nē, bet labs laiciņš pagājis katrā gadījumā. Pēdējā pie manis bija māksliniece Gusta Art, kur kaķīts. Kalendārs tur ir visādi kaķi, un tas dēls arī no viņas man. Tā kā tā. Nu, rekā, labi, Jāni, klausies. Tu teici, ka tu gribi pa politiku parunāt, un ka tev ir savu pārstāvniecība politikā un savas idejas un ideoloģija. Tā ir. Tu esi no Gulbenes puses, tā pareizi saprati, jā? Jā. Ok. Labi, kas Gulbenē nav kārtībā, kāpēc Jānim jāiet uz Gulbeni tur? Jāsariktē, kas tur ir. Ko Jānis darīs Gulbenē? Ceļos vadīšu kārtībā. Viss slikti Gulbenē ceļiem? Nu, kā? Parādu pašvaldībai. Šeit ir problēma. Kārtēji atrunā. Ziniet, ceļu apjoms remontējamo ir liels. Budžetā naudas ir tik, cik ir. Jā. Tagad skatos, parka rekonstrukcija. 1,2 miljoni. Nav naudas? Ir. Tikai nepareizes prioritātes. Vienmēr sakot, savedīs prioritātes kārtībā. Tur jau tā lieta, ka nav pareizes prioritātes. Jā. Varbūt tur kaut kādus līdzekļus viņi var apgūt uz tā parka rekonstrukcijas. Bet ceļiem jau arī var. Es šito neesmu sapratis nekad, kāpēc. Skaidrs, ka tur visiem atkatus vajag un vēl nezinu ko, un tur visādas vēlmes ir. Pa lielam jau ceļus remontēt, tu vari atkaķīt, man liekas, ne? Ja tā padomā, es saprotu, ja tur jādāvina naudu pensionāriem, tad tur nav ko atkaķīt vairāk, jā. Bet kaut ko būvējot jau vienmēr var, jā, nezinu. Džīzes politika tāda lieta. Es agrāk arī diezgan aktīvi tur piedalījos visādās diskusijās, tur ņēmos darījos, bet kaut kā, nezinu, pārgājis bišķiņās man tas tur. Bet, labi. Es sapratu, tu esi tātad, tu ej politikā no suverēnās varas, tā kā, kūrs, ja? No pārstāvniecības. Kas ir viņu tā programma, ko viņi, tā pagaidu, tur bija Jūlija Stepaņenko, ja? Kas ir viņas tas... Tā vajadzēja pagooglēt, laikam, pirms tam. Ar ko suverēnā var, ar ko viņi iet, teiksim, kas ir viņas tas, psalmlauzes, taisēju tagad ar programmas tā galvenā nagla, teiksim tā. Par programmu es nepateikšu, mums uz pašvaldību nav, un vēl gatava programma. Bet tas, par ko mūsu partija ir aktīvi iestājusies un cīnīsies, pareizāk sakot, ir tās atkrituma dizināšanas rūpnīcas. Un tagad ir izdevies panākt to, ka tas viss ir pieklusis, atlikts vai kā. Jā. Bet, tur sīgi gāja diezgan ilgu laiku. Ok. Labi, cīnījās pret atkritumu dezināšanu. Tas jau tāds tipisks opozīcijas gājiens. Pret kaut ko pacīnīties. Bet par ko iestājās, teiksim, par kas ir tās vērtības pieņemsim, nezinu, ģimenes vērtības? Protams, ģimeniskās vērtības. Jā. Ir tikai 2 dzimumi, vīrietis un sieviete. Ok, labi. Teiksim, nodokļu politika un visi šitie jautājumi. Zin kā, politikā jau ir ļoti komplicēts viss tā zināšanu un spektrs. Un tev jāsaprot, ir, mums ir jāsavalk budžeti, tad jāskatās, ko mēs ar tiem budžetiem varam iesākt. Skaidrs, labi, tur kaut kādas tur ģimenes vērtības un tā, tas jau patiesībā ir, tas mazāk ietekmi atstāja uz ikdienas dzīvi. Ja tur kāds saimā izdomā, ka mums ir 2 vai 3 dzimumi, kāda starpība tavā ģimenē ir tāpatās, tavas ģimenes vērtības nemainās no tā, ko tur saimā kāds izdomā, bet tur tavā ģimenē dzīve mainās no tā, ko pieņem kāds budžeta lēmums pieņem pārsvarā. Un tie ir tādi svarīgākie jautājumi.
Man tā liekas. Un kurā virzienā kūrē tur, teiksim, dažādus projektus tā skaitā, un kam liek, tā kā tu teici, kam liek prioritātes, jā, ko pastum maliņā. Tā kā, nu, ja tādā globālākā mērogā, kas ir tas, kam liek prioritātes, teiksim, nu, suverēnā vara, ja skatās, nu, tādā plašākā mērogā. Ne tikai bedrīšu salabošana Gulbenē vai viņas pilsētas ietvaros, jā, bet kas ir tas, nu, tā globālā virzība? Pēdējais, ko viņi darīja, bija par tām okta arī, kur izdomāja, nu, par to, ka mašīna stāv garāžā, jā. Jāmaksā tas nodoklis, okta vajadzīga. Jāpērk, jā. Par to nevajadzību, jo viņi ierosināja, tai mana balss cilvē, to priekšlikumu un diezgan ātri savācās vajadzīgie paraksti, pat vairāk. Jā. Un jā, pēc tam to izskatīja Saeimā un atcēla. Baga, kāds tur ir tas, kāds ir status tam visam tagad? Vajag, jo man viena mašīna kā reiz stāv garāžā tagad, un viņa nav apdrošināta. Nebūs atcēla. Ok, jēj! Uzvara! Bet tas bija normāli, kur viņas taisnojās. Viens tur nesot izlasījis, kāds tur nav zinājis un tādā garā. Es domāju, ka viņi visi ļoti labi zināja. Nu jā, bet tad ir jautājums, kāpēc vispār kaut ko tādu kūrē? Nu, kam tas ir izdevīgi, izņemot apdrošinātājiem? Nu, protams, ka apdrošinātājiem ir izdevīgi. Viņi atnāca. Nu labi, bet Saeimā nesēž apdrošinātājs, Saeimā sēž deputāti. Bet viņi var atnākt uz Saeimu. Jā, atnāk. Tu? Man vajag tādu un tādu lietu. Likumiņi jāpieņem. Ok. Paskubini bišķiņās jau neaiziet. Jā, tā jau laikam ir tā mūsu lielā problēma politikā, kad ir tik daudz interešu grupu, visi kaut ko tur vēl to savu paladziņu, savu pusi. Iešķiņķo kaut ko bišķiņās, ne? Paliek zem tā paladziņa kaut ko tur drusiņās un mēģina čakarēt mūs tā kā tādus mazos ezīšus. Nevis mēģina, bet čakarē. Un čakarē, jā. Nu labi, tagad lielā globālā politika. Teiksim, jā, ģeopolitika. Trumps nācis pie varas grožiem Amerikā. Kā tu skaties uz to? Pozitīvi. Ok. Labi, nu tad vēl ģeopolitiskais jautājums. Tad kāda ir tava nostāja kāds ir tavs verdikts karam Ukrainā? Kas tur ir pareizi, kas tur nav pareizi un kāds būtu tavs ideālais rezultāts? Ideālais rezultāts būtu tāds, ka karš beigtos. Karš beigtos, nu tas skaidrs. Bet kā beigtos? Jo tās ir ļoti svarīgs nianses. Nu, mēs vienkārši pasakam, nu labi, tagad visi noliekam plintis, paliekam, kur esam un visu, un tā arī dzīvojam tagad tā kā uz naža asmens. Nē, nu, izbeidzam karu, noslēdzam miera līgumu un izvedam karaspēku. Nu labi, un kas notiek ar robežu? Ar robežu? Jā. Robeža paliek tāda, kāda viņa bija iepriekš. Bet, cik es saprotu, tur tās divas pilsētas Putins beigi grib sev dabūt. Vēsturiski bijušas Krievu, tā kā gribēja. Nu labi, kam ir Krīma tad paliek pēc miera izlīguma? Putins gribētu, ka viņam. Nē, bet ko grib Jānis? Kāda ir nu, Jāņa vai pareizāk, nezinu, ja tu esi suverēnās varas pārstāvs, tad kāda ir suverēnās varas pozīcija šajā jautājumā? Kāds būtu vismaz tas labi, ja ne reālais rezultāts, kāds būtu vēlamais rezultāts? Vēlamais rezultāts būtu tas, ka Krima paliek Ukrainai. Tas, ka Krima paliek Ukrainai. Nu, tātad atgriežamies pie 91. gada robežām, jā, attiecīgi. Visa Doņetska tur un viss pārējais, tas būtu tas vēlamais variants, jā. Protams. Uz ko vajadzētu. Nu, labi, un tad nākamais jautājums, cik tālu ejam, lai līdz tam tiektos, lai nonāktu līdz šādam pasākumam. Teiksim, mēs varam iet, bet cik tālu atbalstam Ukrainu viņu centienos, teiksim, panākt šādu rezultātu?
Es pie šito jau esmu... Smagā artilērija uzreiz, ne? Vienkārši par atbalstīšanu es jau esmu stāstījis. Mums pašiem ir miljonas problēmas. Nu, vispirms atrisinām savējās, un tad citiem domājam, kā palīdzēt. Tas būtu pareizākais. Nu, vismaz es tā uzskatu. Jā. Ja mums nav jāuztraucās par to, kas notiek svešā valstī. Tu domā, ka nav jāuztraucās, ne? Nē, es saprastu, ja te kaut kas mūsu robežā notiktu, nezinu, Igaunijā, Lietuvā, tad jābūtu pamats satraukties. Jā, bet, teiksim, tā satraukuma argumentācija ir sekojoša. Iedomājies, ja Krievija, teiksim, mēs visi atmetamies no Ukrainas, principā, ja pilnībā visi, teiksim, kolektīvie rietumi, tā saucamie, atmetās no Ukrainas, pasaka, tiec pati galā, Krievija, principā, pārņem visu Ukrainu savā rīcībā. Viņai ir tāds spēks un tāda jauda, bez rietumu atbalsta Krievijai būtu tāds spēks. Ko tas nozīmē? Viņi pārņem savā pārvaldījumā tautu, kurā ir 30 miljoni, tagad, man liekas, vai kaut kas tam līdzīgs, jā. Ar visiem večiem, kas ir jau karā labi jau iepraktizējušies un tā tālāk. Krievijas vēsturiski, ja mēs tā pastamies vēsturiski, viņas spēja ir apēst tautu un pēc tam izmantot šo tautu savās ģeopolitiskajās vajadzībās, lai virzītos tālāk. Teiksim, vēsturiski viņiem vienmēr, maskavieši ir gājuši austrumu virzienā, līdz pat Klusajam okeānam, jā. Visu laiku apēdot tautas tikai, un pēc tam tās pašas tautas, izmantojot šo tautu dzīvo masu, jā, spiežot tālāk tikai, un turpinot šo Krievijas impērijas būvēšanu. Tātad, ja mēs uzskatām, ka vēsture ir kaut kāds nebūt, ja pētot vēsturi, mēs varam mēģināt saprast, kādas varētu būt nākotnes tendences, tad ir, manā skatījumā ir diezgan loģisks, šis teiksim, tā satraukums, kad, ja Krievi paņem Ukraiņus, teiksim, savā teritorijā, ja, visā, savā pārvaldījumā, teiksim tā. Viņiem ir Baltkrievi, viņiem ir visa lielā Krievija, kura Krievija jau nav tikai Krievi. Tur ir ļoti daudz tautas, pašā lielajā Krievijas zemē. Lūk, un tagad viņiem ir normāls arsenāls, un tādai mazai Baltijai pārbrist pāri, viņiem būtu, mēs reāli esam nākamajā rindā. Un tāpēc vismaz man ir tāda pārliecība un uzskats, ka mums ir jāsatraucās par to, kas notiek Ukrainā un kā tas viss rezultējās. Amerikāņi var nesatraukties. Amerikā Krievija neiebruks. Bet mums šeit Baltijā, es domāju, ka, ja mēs tālredzīgi uz kaut ko skatāmies, tad Bedrītes gulbe nebūs mazākā problēma, ja tur viss izbeidzās tā kā, teiksim, atmetamies tagad no atbalsta Ukrainai un visi. Bet Trumps taisni ir pieņēmis mērus, ka 90 dienas nekāda atbalsta Ukrainai. Tas pagaidu risinājums, tipa. Tas ir no Amerikas. Jā. Jā, bet, viena lieta ir Amerika, otra lieta ir Eiropa. Nevajag arī noniecināt Eiropu. Un vēl jau vairāk, ja Amerika atmetās, tad mums ir vēl vairāk jāieba roglis tajā atbalsta vilcienā. Es nezinu. Es zinu, ka mums te netrūkst problēmas, un nav valstis, kurās viss ir ideāli un kurās nav problēma. Tādas utopija valsts varbūt kaut kāda Arābu Emirāti, jā, iespējams, bet arī tur var atrast pie kā piesieties. Vienmēr, teiksim, Rīga nekad nebūs gatava, vai ne? Vienmēr būs kaut kas, kā vēl vajadzēs strādāt. Bet, manā skatījumā, ir jāsaliek tās prioritātes. Šajā gadījumā gan ir, man šķiet otrādāk. Pagaidām tās mūsu vajadzības ir druciņās jāpaliek malā, jo jāsakārto ir tāda lieta, kas mūsu vispār eksistenci apdraud potenciāli nākotnē. Es tā domāju. Teiksim, ja mēs prioritātes, ja mēs runājam par prioritātēm, kā pirms tam spriedām, tas ir tāds, nezinu, mans redzējums, mans skatījums. Vai es izprotu lielo ģeopolitiku pareizi vai nepareizi, nav nejausmas. Vai mana izpratne par vēsturi ir pareiza vai ne, tad par to, kā Krievi ir gājuši pāri, teiksim, un kāda ir viņu vēsture, teiksim, šī imperialistiskā, jā. Nezinu. Vismaz tas ir tik, cik es esmu sagramstījis riņķi apkārt pa internetu. Tāds ir maz tas redzējums un tā argumentācija, kāpēc tas ir svarīgi. Palīdzēt viņiem, neatkarīgi no tā, kā mums iet vai neiet. Un es, zinu, no džekus nevajag jau valsts līmenī palīdzēt, bet ļoti daudz arī ir, kas palīdz privātā līmenī.
Mums tepat ir māplī cilvēku grupas, kas vāc līdzekļus, kas paši pēc savas iniciatīvas vāc busus kopā un brauc palīdzēt humānā veidā. Ja? Brauc ar humānajām palīdzībām, ar drēbēm, ar visu pārējo. Nu, tā skaitā arī kaut ko tur vēl mēģina pa vidu arī, nu, ar atbalstu arī armijai. Tur, teiksim, kaut kādas tur tehniskās vienības, kaut ko tādu tur. Pats esmu aizsūtījis vienu auto. Ukraiņu, nu, restīvi, bezceļnieku priekš. Tad, kad tas karš tikko sākās, tad aizgāja viens Ukraiņu spēkiem. Tā kā, nu, kaut kā tā. Es nezinu, mana tāda pozīcija par Ukrainu. Bet tas, ko es esmu novērojis, sākumā diezgan stingri visiem arī viņi tādi bija. Bet tad laikam ejot kaut kā, tur kāds pagurst, kādam liekas, ka mums pamaz šeit pašiem ir un sāk tad atkal tos palagus vēl kā turp šurp. Jo sākumā jau bija baigi vienbalsīgi. Nu, tā nostāja bija visiem vienāda. Buļļāviens, nu kas tagad notiekās? Nu, tīpaši tad, kad tikko tas viss sākās, vai ne? Nu, visiem bija šoks, visi neko nevarēja saprast, kas notiekās. Tagad, kad bišķiņ tie putekļi tā kā ir nosēdušies, tad ir ļoti daudz tādas viedokļu kabatas. Un, nu, jā, tas tā kaut kā, nezinu. Tas mans viedoklis, es tā aizmuldējos. par Ukrainu, par ģeopolitiku. Nu, labi, bet nu, tā Trumps, nu, tā ir tāda... viņš saka, parakstījis uz 90 dienām vienošanos, kad nepiegādās neko Ukrainai. Bet tur, es nezinu, kam ticēt, kam neticēt. Zeļenskis saka, ka atbalsts joprojām turpina rulēt iekšā. Ja? Nu, joprojām kuģi piestāja un tehnikas vienības joprojām ierodās Ukrainā. Ja? Trumps saka Putinam, vecīt, vai nu tu apstādini to karu tūlītās, vai arī būs pamatīgākās sankcijas. Un tur iekurbulēšu tev tādas atpakaļgaitas, ka tev maz neliekās. Putins it kā ir uz bankrota sliekšņa. Jā. Vēl bišķiņu vajag paspiest it kā un viss crazy, viss tur sabruks, tā kā kārs un amiņš. Tāpēc es saku, tādas ir tās pretrunas. Jā. Viena saka viena saka visu, tur Trumps tagad ir bez mums vienā gultā ar Putinu, jā. Otrs saka, tās viņš ir vienā gultā, bet izdampēs kārtīgi, jā. Kā tu redzi, kā tas viss tur attīstās? Kāds ir tavs, situācijas novērtējums? Par sankcijām. Sankcijas vienmēr strādā tikai un vienīgi pret tiem, kas viņas ievieš. Putinam neko nevajag. Viņam viss ir savs. Nu, ko tieši viņam neko nevajag? Viņš pats visu saražo. Nu, kas tas ir visu? Nu, visu piemēram, tā kara tehnika, visi viņi paši ražo. Ok, labi. Putinam, ok, labi. Bet, taču, nav tā, ka visa Krievija tagad pēkšņi ir pārgājusi vienkārši, kara klausībā un viss. Nedomājies pats, tu būtu, nezinu, Krievs dzīvojošs Krievijā, mēs te visi paši saražosim. Davai, saražo man mobilo telefonu, draugs mīļais. Tā, kas tev atrodās Krievijā. Vajag, kaut ko, nezinu, laptopu kaut vai. Tur bija mēģinājumi. Tādi mēsli. Nevar visu saražot. Vienā valstī, nevienā valstī. Nevar visu saražot. Paši tikt ar visu galā. Ja tu gribi dzīvot, tādā līmenī, kā mēs līdz šim to esam darījuši pasaulē. Ar modernajām tehnoloģijām, ar automašīnām, tur, kas ir tagad jau iet tur pašbraucošas, tur artificial intelligence un vispārējais. Pārējā pasaule iet uz priekšu. Turpina attīstīties. Ja tu tagad atslēdz valsti no visas pārējās pasaules, tu pasaki, mēs paši te tiksim galā, mēs te Latvijā vecīt ļoti ātri akmens laikmetā atgrieztos. Dzīvotu koka namiņos un ar sprigulīšiem taisīt uguntiņu, jo pasaule ir globāla. Es saprotu, ka jums ir arī tas pats tas antiglobālisms, tā viena no tiem saukļiem, un vai ejam vajag atglobalizēties. Bet jūs esat tā dziļāk padomājuši, ko tas reāli nozīmē? Atglobalizēties. Kā jūs to tā kā, es nezinu, kas ir tas ļaunums tajā globālismā, izņemot to, ka viņš tiek vienkārši nopelts, respektīvi ar kaut kādiem argumentiem, un kas ir tā alternatīva, pieņemsim?
No, tā cīņa pret globālismu, pieņemsim, jā, nu, kas ir tagad tāds liels tāds braucam jājam zirdziņš. Kas ir tas, ko tu iegūsti, teiksim, dzīvojot? Katra valsts dzīvojot atsevišķi savā ekosistēmā. Nu, es nedzu, ka tas būtu iespējams. Vismaz mūsu gadījumā mēs nevaram. Jā. Bet tas jau, tas jau ir tas, vismaz tā saukļa, teiksim, izpratne pēc būtības, antiglobālisms ir viss. Mēs tagad dzīvojam katrs tā, kā mākam. Globālisms, tas ir brīvais tirgus, ja? Respektīvi, tā ideoloģija tajā globālismā ir tāda, ka mēs viens ar otru varam brīvi pārvietoties, brīvi tirgoties viens ar otru, brīvi komunicēt. Ja? Tas ir tās galvenās globālismu tā kā pazīmes. Un antiglobālisms ir uzlikt tam visam kaut kādus ierobežojumus. Vai regulēt to visu. Kā mēs pārvietojamies, cik brīvi mēs varam vai nevaram pārvietoties, cik brīvi vai nebrīvi mēs varam tirgoties savā starpā, starp valstīm. Un vai mēs varam vai nevaram komunicēt. Tas ir antiglobālisms. Pieņemsim, pamēģini ar kādu Ķīnā pakomunicēt. Teiksim tāpat vien, jā. Viņiem nav Facebook, viņiem nav Twitter, viņiem nav TikTok, ja? Viņiem ir savas tur aplikācijas, tur tagad populārs, ja palika Rednotes un kas tur, es dzirdēju to sāgu, ja, par cik Amerikā aizliedz TikTok, tad viņi tur to ķīniešu kaut kādu, tur to analogu, tur viss sapumpējuši. Ja? Un šis te antiglobālisms ir mēģinājums likt tam visam ierobežojums un šķēršļus un regulēt to visu. Un kāds no tā ir iegūms? Es īsti nesaprotu. Tā. Kāds ir ļaunums brīvajā tirdzniecībā, brīvajā cilvēku pārvietošanās un informācijas brīvajā telpā, kādi tur ir mīnusi un kas ir tas, pret ko tur jūs cīnaties tajā globālismā? Ar to globālismu ir tā, ka viss, ko tu saki, ir pareizi. Par TikToku viņš ir atpakaļ. Tas ir viens, bet ir cilvēki kaut kādi, es nezinu, ietekmīgi, nenormāli. Viņi uzsauc par globālistiem. Viņi bīda kaut kādas savas intereses globālās, kuras tiek uzspiestas citām valstīm. Tāpat, kas bija obligātā vakcinācija un tādā garā. Jā. Tas nav mūsu paši izdomāts. Mums iedeva, kā lai saka, vadlīnijas, instrukcijas, un mēs izpildījām. Bet man liekas, ka tev terminoloģija tad ir bišķiņ jāskatās, jo tas jau nav globālisms. Tas ir gluži otrādāk. Tā ir tirānija, teiksim tā. Jā. Cilvēktiesība. Tas jau ir cits jautājums. Cilvēktiesību pārkāpums. Jā. Un tur es tev piekrītu. Bet globālisms pats par sevi, man liekas, ka vienkārši cilvēki neizprot šī vārda jēgu un vienkārši skriena kaut kādu karogu gaisā, un mēs tagad esam pret globālismu. Jā, mēs esam pret tirāniju, mēs esam pret cilvēktiesību ierobežojumu, mēs esam pret ļoti daudz tik kļūdas pieļautas arī tajā Covid sāgā, jā. Es pilnīgi piekrītu, tur dažas labas, viņas pakārt būtu pamaz. Reāli, dēļ dažu labu lēmumiem, jā, kā tur tie visi fauči un visi šitie te mēsli, jā. Dēļ viņu rīcības ir, miljoni cietuši, miljoni iespējams gājuši bojā, tur ir visādi tie aprēķini, jā, kādi kuram. Un tur es piekrītu. Bet tas jau nav globālisms, tas ir noziegums. Reāli. Globālisms tā ir, teiksim, tas, ko globālisms, ko pasniedz, teiksim, tā vārda jēga ir, tīri visas robežas vaļā, no sērijas. Kam ir arī savi mīnusi, protams, ja? Tam ir savas, ēnas puses. Bet, tad, respektīvi, tas globālisms tā, ka mēs visi dzīvojam vienā šajā pasaulē, mēs viņu visi kopistiski dalam, vienādi kā mākam, ja? Un nevis tur katrs velkam uz savu pusi kaut ko tur baigi, ja? Tam, protams, ir savu mīnusi. Pamēģina atvērt vienkārši Meksikas robežu pavisam vaļā, vai mūsu robežu tuvajiem austrumiem, kur iet vaļā haoss tagad, ja? Tur ir nestabilitātes. Un nāk iekšā tev
bēgļu plūsma vienkārši tāda, ka lokālā visa tā identitāte pazūd, izšķīst. Jā. Globālisma mīnus ir tāds, ka to vietējo identitāti tā kā, izšķaida drusciņās. Jā. Viņa viss paliek pelēka masa. Tas viennozīmīgi, jā, bet tajā pašā laikā tīri tā ekonomiski, ja raize ir par to, ka mums vajag attīstīties un būt ekonomiski spēcīgākiem kā pasaulē kā tādai, tad jau globālismu nav nevainas, man tā liekas. Ir tīpaši, ja mēs runājam par, teiksim, ir tā saucamā Rietumu alianse, ja, kur mēs arī esam globāli. Mums ir brīvā tirdzniecība savstarpēji, tagad tur Amerika mēģina kaut kādas tarifas uzlikt, kas ir pretējais virziens. Viņi šauj sev kājās un arī šaus pārējiem kājās tādā veidā, ja. Kas ir antiglobālisms saucamais, jā. Bet uzlikt tarifus un pateikt, tas antiglobālists, tas ir, man liekas, crazy. Tūpi, man liekas. Ko mēs iegūstam? Ko mēs, teiksim, arī Eiropā ir tas pats, tā pati politika uzlikt Ķīnai tarifus, pieņemsim, jā. Ķīnas automašīnām uzlikt tarifus, lai pasargātu vietējo mašīnu ražotāju, teiksim, autoražotāju, jā, sektoru. Kā tāda Eiropā. Kā tu uz to skaties? Mums vajadzētu Latvijā uzlikt tarifus precēm no Ķīnas, lai pasargātu Vācijas BMW, Mercedes un Volkswagen grupas, pieņemsim. Nē, vai ne? Man arī liekas, ka nē. Mums nevajadzētu satraukties par to. Bet Eiropa liek, respektīvi, Eiropa visu uzliek, ievad muitas. Un tā mašīna, kas Ķīnā maksā tagad 10 000, viņa šeit maksā 20 000 jaunu. Ar visu atvešanu un atmuitošanu vispārējo. Ja? Būtu forši, ja mēs viņu varētu kaut vai pat 12 nopirkt. Mums taču pašiem latviešiem būtu labāk. Mēs varētu rulēt ar svaigāku autoparku, mēs varētu braukt ar elektromobīļiem vairāk un ar visu pārējo. Teiksim, dabai saudzīgāk dzīvot, nebūtu mums jāpērk dīzels no agresīvā kaimiņa, vai ne? Viss pārējais. Kaut kā tā. Tur ir tā lieta, ka ar tiem tarifiem tikai paši sev iegriež viņi. Nē, bet mēs arī. Diemžēl. Mēs arī. Tur jau tā jau ir Eiropas politika. Tur, Gulbenē pie tiem lēmumiem netiek. Gulbenes domē. Jā, Gulbenes doma nevar pateikt. Labi, Gulbenē mums tarifu nav. Tur droši vedat iekšā šeit mašīnas. Kā tu skaties visiem šitiem elektrovāģiem, un tas jau var tiek politizēts? Vai tu atbalsti elektrovāģu? Teiksim tā, vai tu pats redzi, kādreiz sevi braucam ar elektroauto? Tu brauc ar parasto mašīnu, ar iekšdedzinē, vai ne? Tagad. Es vispār pārvietojos ar taksometru. Ar taksometru pārvietojos? Jā. Tu tagad uz šeien ar taksi atbrauc? Nē, es atbraucu ar autobusu. Ar autobusu? Okay. Tā man ikdienā nav nepieciešama pēc mašīnas. Okay. Pilsētā, kurā kājām var pa stundu aiziet no viena gala uz otru. Tu dzīvo tajā tagad, tajā saucamajā, tas arī globālistu šitais princips, 15 minūšu pilsētā. Jā, es dzirdēju. Un Gulbenē jau ir pirmais eksperiments, jā? Ok, skaidrs. Labi. Ok. Bet, labi, tas elektromobīļu. Kā tu skaties uz elektromobīļiem? Viņas vajag... Jo, teiksim, tā politiskais tas skatījums ir tāds, ka... teiksim, tādi radikālākie saka, viņus par vajag aizliegt. Vai viņi nodara lielāku kaitējumu nekā iekšdedzinējs. Teiksim, iekšdedzinēja darbinām mašīnu. Vai tu esi uz to visu, vai tam vispār, ja tu ar mašīnu nepārvieties, tad tam baigi nepievērst pār uzmanības. Nē, man vienkārši ieparēķina visas apdrošināšana, kas skates, uzturēšanas un tādā garā. Tik man vajag. Jā. Un ar taksi lētāk sanāk. Respektīvi, kāda takša ir Gulbenē? Tur ir... Ir tās aplikācijas, ko var izsaukt? Nē, nav tāda, tur ir privātie divi. Privātie, jā. Tev vienkārši numurs uzzina sarunā džeku davai aizlaižam. Ok. Jā. Labi, bet tu taču rulē ar mūziku nodarbojies, dīdžejo. Jā. Tas, skaties, tad tu esi Jākapilī. Tad tu uz Jākapilī arī brauc ar taksi vai? Nē, es braucu ar autobusu. Jā.
Nu, tad sanāk jau parulēt par Latviju riņķi apkārt. Nav vērtāk? Normāli ir, es saprotu, bez disenes var autobusā pagulēt. Jā. Iedomājies, nospēlēt disenu, būtu jārulē nereāli. Jā. Negulējies. Ja izdomājies. Nu jā, skaidrs. Bet mūsdienās ir tās mašīnas, ko tu vari paņemt vienkārši, nu. Tas jau ar starp citu ir globālismu šitais te, nu, kad tu esi atkarīgs no kaut kā visu laiku. Nu, bet tā pasaule... Kā tur bija Breimans teica, jā, tev nekas nepiedarēs un tu būsi laimīgs. Tas ir tā globālismu, tas, nu, viens no saukļiem, jā, nu, ķipā antiglobālistu sauklis, ar ko biedēji. Ka tev tagad nekas nepiedarēs, tev mašīna nav, tāpēc, ka tev nav izdevīgi, jo tur ir dārgi salikti dārgas apdrošināšanas nodokļi un degvielas un tā tālāk, jā, un tad labāk ir es tur, tā kā man vajag, tad es vienkārši aplikācijā izsaucu, iekāpu viņā, aizbraucu un viss, un tāpēc man nekas nepiedara un es esmu laimīgs. Tad tu pats kāp tajā traukā iekšā ar vienu kāju. Ne? Bet es nesūdzos. Bet, jā, par to atkarību. Jo, diemžēl tā pasaulē ir iekārtota, ka mēs esam no kaut kā visu laiku atkarīgi. Mēs vienkārši bez tā nevaram. No kā mēs? Nu, tā kā no degvielas, no naftas esam atkarīgi. Jā. Nu, jā, no gāzes tās pašas Krievijas. Oi, meklēs tur alternatīvu ceļu. Nu, labi atradīs, bet nu, tā būs tieši tā pati gāze no Krievijas, tikai krietni dārgāk. Kāpēc tu tā domā? No. 26. gadā varās vaļā Katārā gāzes termināls tur bija. Es neatceros, kāds tur tas status, vai tas vēl projām turpinās. Restīvi, Katāra ir viena no lielākajiem dabas gāzes eksportētājiem pasaulē. Un viņi sēž uz lielākā dabas gāzes tā kā, nu, atradnes lauka. Jā. Dala kopā ar Irāku, ar draudzīgo Irāku. Jā, un no vienas puses viena pumpē tur to, es nezinu, no Irāka pumpē naftu vai ne, bet to gāzi vai ne, bet Katāra ritīgi pumpē gāzi. Tas ir viņas galvenais, tas ar ko viņi vispār ir, nu, super bagāta valsts. Maza saliņa, jā, bet super bagāta. Un viņi strādāja pie infrastruktūras projekta, kas dubulto viņu spējas sašķidrināt gāzi, restīvi, pumpēt un sašķidrināt, likt šitajos te tankeros un sūtīt pa pasauli. Japāna, Dienvidkoreja, Taivāna, kas tur vēl bija 4. valsts, Singapūra. Viņas visas dzīvo tikai un vienīgi no sašķidrinātās gāzes. Uz viņām neaiziet. Nu, ja uz Japānu viens kabels atnāk tur uz ziemeļos, no Krievijas kā reiz. Bet tas ir kaut kāds tur līdz 10% no dabas gāzes, ko izmanto Japāna, viņi pērk no Krievijas. Pārējā šīs valstis vispār ar Krieviju nestrādā. Restīvi nepērk gāzi no Krievijas. Un kaut kā viņi dzīvo. Kaut kā viņi izdzīvo. Un tās nav mazas ekonomikas. Tās ir, nu, Japāna un Dienvidkoreja vien ir, nu, pamatīgas ekonomikas. Taivāna arī. Un Singapūra, jā. Bet, nu, labi, Singapūra ir neliela izmēros. Līdz ar to tur nav tik daudz tā gāze nepieciešama. Tur nav ražošana tik liela, nu, teiksim, tik izteikta. Tā kā, nu, ja mēs tā paskatāmies uz... kas mums te notiekās? Bāc, mums ir pazudis internets. Nu, labi, ka mums ierakstās. Tā. Kā varēja būt? Anyways, es pēc tam uploadošu to ierakstu. Un ja mēs, nu, teiksim, skatāmies globāli, tad es nezinu, neredzu, kāpēc mēs nevarētu bez Krievijas naftas un gāzes izdzīvot. Kur ir problēma? Jābūt kaut kādai infrastruktūrai, ceļam, kā to gāzi dabūt šeit no tās citas valsts, kuras mēs pirksim. Jā, bet, nu, ir šie te sašķidrinātās gāzes termināļi. Mums Baltijā ir Igaunijā un Lietuvā pa vienam. Gribēja būvēt arī Latvijā, Skultē, bet sabijās no lielās draudīgās Krievijas toreiz, tur kaut ko Putins tur nosolījās, ka tur atslēgs visus pieejas kabeļus un kanāls un vispārējo. Nu, respektīvi nostrādāja
izmantoja šo savu gāzi un naftu kā politisko ieroci. Ja? Lai mēs šeit pieņemtu kaut kādus lēmumus, kas ir priekš viņiem draudzīgāki, priekš mums mazāk draudzīgi. Mums tas nozīmētu iespēju diversificēt, ja? Ka mēs vairs neesam atkarīgi, ka mēs nesēžam uz tās adatas. Ja? Viņiem tas atkal nozīmē, viņiem ir izdevīgi, ka mēs sēžam uz tās adatas. Tad viņi var diktēt noteikumus šeit. Saprot, kā tā ģeopolitika strādā? Un tāpēc, nezinu. Ja mēs skultē uzbūvētu sašķidrinātās gāzes terminālu, pēc tam aizpumpēt līdz Inčukalnu gāzes krātuvei, kas tur nekā nav. Pumpē tik. Inčukalns un skults tur pat taisno līnijas, nezinu, pār 10 kilometri. Nekas traks. Protams, ievērojams investīcija projekts, infrastruktūras projekts, bet nav nekas nereāls. Tagad mēs sašķidrināto gāzi pumpējam no Lietuvas sašķidrinātās gāzes kaut kāda termināļa pārvietojumā, man liekas, vai kas tur nestas, pat nezinu īsti. Tā ritīgi, bet no Krievijas mēs ļoti maz pērkam, patiesībā. Un vispār visa Eiropa ļoti maz tagad salīdzinoši pērk. Gāzi vēl pērk, bet arī... Kas te bija pa kabeļiem? Naftas, gāzes kabeļus aizgriezts tagad Ukraina. Ja? Jo lielākā daļa gāzes nāca uz Eiropu caur Ukrainu. Pēc tam, kad uzblieza šito te Nord Stream gaisā. Kur tur vēl? Kas ir palicis? Ir caur Ukrainu kaut kāda kabeļa, kurus tagad aizgrieza. Un vēl caur Turciju. Ja? Bet tad tas apjoms, ko var izpumpēt tagad, ko pumpēt caur Turciju, tas ir, tur salīdzinoši no tā, ko Eiropa līdz tam pirka, ir kaut kāda tur tikai 9%, man liekas, vai kaut kas tam līdzīgs. Un vispār Eiropa no Krievijas pērk gāzi, tas procentuālais, ja pirms kara tie bija kaut kādi 45% no Krievijas pirka dabas gāzi, tad tagad tie ir zem 10% kopā. Tā kā, nav tā, ka bez tās Krievijas nevar izdzīvot. Var. Ja viņi nemāk uzvesties, tad mēs ar viņiem nesadarbojamies. Un kaut kā tā apmēram, man liekas. Vai mums tur ir pa katru cenu ar viņiem tagad jādraudzējās? Nē. Nē, nav it kā pienākums. Nav pienākums, jā. Kaut kā tā, nezinu, tā vismaz es, cik es par to visu, cik es to visu redzu un interesējos, un, tie ir man arī bišķiņās ekonomista tāda izglītība, tad kaut kā tā, tās globālās tendences kaut kā savalkās man šitā kopā vismaz. Nezinu, vai viņas ir pareizes vai ne. To katram pašam lemt. Jā. Jā, bet zin kā lemt, viedokļi ir baigi labā lieta. Mums katram viņi ir tāpatās kā pakaļcaurumi. Jā, bet tas, tavs vai mans viedoklis nemaina to virzību, vai ne? Līdz ar to mums jau jāstāsta uz to, kā tas reāli izskatās. Kā tas reāli liekas kopā. Restīvi, kāda ir tā skarbā realitāte. Man liekas ir tā, tev liekas ir šitā, ja, bet jāvērtē ir dati, reāli, izējas dati, un jāizdara no viņiem secinājumi. Ok, tas, ka man tur vai tev vai vēl kādam kaut kas tur liekas, tas viss ir baigi forši. Ja? Viens saka, ar Krieviju jāiet draudzēties, tāpēc, ka viņiem ir tas, ko mums, bez kā mēs nevaram, jo mūsu naftu nekur no citurienes nekur neved kā tikai no Krievijas, kaut kur tā es esmu dzirdējis. Un man tā liekas, ja? Vai arī mēs skatāmies reāli uz datiem, kāda ir tā statistika, kāda viņi ir, no kurienes tas viss nāk. Un mēs saprotam, ka vai nu varam, vai nevaram. Jo, ja mēs sev iesakam, pastāstam, ka mēs nevaram, tad mēs nevaram. Tad mēs esam no viņiem atkarīgi, tad mēs esam uz tās adatiņas. Ja mēs saprotam, ka mēs varam, tad mēs varam sūtīt arī 3 mājas tālāk kādu, kurš tur kaut ko tur šefo un blefo. Tur jau tā lieta, ka paši sevi ierobežojam ar savām domām. Jā, tā ir, jā. Jo, ja tu saki, ka tu vari, un ja tu saki, ka tu nevari, abos gadījumos tev ir taisnība. Jā. Jā. Un Šlesers baigi tur saka, ar Krieviju agri vai vēlu būs tāpat tās jāsadarbojas. Jāveido tur labas attiecības ir. Es atceros, tad, kad sākās tas karš, visas sankcijas, viņam tur biznes, jo ar Krieviem steigāja sarkans apkārt nedēļu nerunāja. Man tādu stāstīja. Jā. Viens cilvēks, kurš bija viņa partijā savulaik.
Jā. Tagad viņš ir pie mums. Viņš pārgāja jau vairākus gadus atpakaļ. Jā. Nē, nu skaidrs, ka tiem, kas kūrē biznesu ar Krieviju, ja viņi nemāk pārslēgties, grūti laiki. Agrāk atceries, tas bija, es neatceros kādā sakarā, bet, Krievija vienmēr ir tur metus sprunguļus Baltijas valstīm, kaut kādi tur kašķi, kaut kādas ņepaņātnes vienmēr bijušas. Un tad bija, mums gāja ļoti daudz tur šprota seļā un zivs produkcija gāja uz Krieviju. Un tad arī kaut kas tur viņiem nepatika, kaut kādas tur tiesības vai kas tur pret Krieviju, restīvi, mūsu pieņemtie lēmumi tur nacionāli kaut kādi tur pret krievalodīgiem vai kas tur, kaut kas viņiem nepatika un visu un uzlika sankcijas un visu, un jūs vairs nevarat vest mums tur zivis pieņemsim. Mēs vairs tur neņemam pretī uz zivis tur, tāpēc, ka tur benzapropēna daudzums ir pa daudz. Ķipa pa daudz. Vai kaut kas tam līdzīgs. Zini kā, ja tu ar tādu tirdziņu, ja tev viss solis ir vienā grozā ar tādu spēlētāju spēlēt, tad piedod draugs mīļies, bet agro vai vēl tu dabūs pa tām olām. Jā, ir jādiversificē. Tajā brīdī ļoti smagi. Es tu pat skatījos nesen ar Kājas, ir tāds uzņēmums Kāja, kas arī tājas visas tur šprota seļā, restīvi tur visādas zivis vienādi sakot. Un tad tas īpašnieks, tagadējais īpašnieks, viens no stāstīja, kā viņš principā tika pie tā uzņēmuma. Dēļ tā, ka iepriekšējie īpašnieki vienkārši nemācēja tikt galā ar to šoku, ka Krievijas tirgus vienkārši tev nogriezās. Vecais postpadomijas tirgus tev vienkārši aizvērās ciet vienā dienā. Un viņi ar to šoku nemācēja tikt galā. Un principā gandrīz uzņēmums nobankrotēja, un tad tur pārņēma jaunāki, advancētāki čaļi, tādi, kas, modernāk domājoši, un atrada kreatīvus veidus, kā ielausties jaunos tirgos, kas ir krietni mazāk riskanti, teiksim tā. Ja? Kur tev mazāks risks, ka tur viens kaut kāds tur Peķka, Vaņka vai Vaļeraka šajā gadījumā izdomās, ka lēmums ir pieņemts un galējs, ja, un jūs visi tur pārējie varat ieskrieties un pakārties un viss. Ja, tur, kur ir kur ir šī autokrātāte, ja, tur tie lēmumi tā arī tiek pieņemti. Tā diezgan vienkārši. Es pateicu, uzsitu kula galdā un viss notiek. Demokrātiskās valstīs tas cik vienkārši nenotiek. Tur tomēr ir vesela procedūra, lai līdz tam nonāktu. Latvijā arī skaitās demokrātiskā valsts, vārda brīva, bet es redzu to, ka tas tikai ir uz papīra. Tavs vārds kaut kā tiek ierobežots? Tavu vārdu brīvību? Protams, es atcepos par pagājušajā gadu ziemā par to, ka tā zelta elektrība, tās elektrības cenas bija atkal uzkāpušas. Es emocijām pateicu tādus nopietnus apgalvojumus publiski, un tad vienu dienu pie durvīm. Nopietni, jā? Krimināla policija. Jā. Pirms tam zvanīja. Jā. Protams, panācam kompromisu. Vienojamies jāizņem ārā. Ok. Nē, labi, bet ja tu kurini naidu, pieņemsim, un tur, draudi kādu tur pakārt vai vēl kaut ko, tad tas ir, te jau tā vairs nav ielaušanās darba, vārda brīvībā. Kā vārda brīvība nenozīmē, ka es varu tagad vienkārši teikt visu, ko domāju. Respektīvi, pat ja manas domas ir, tur, visādas slimas domas varbūt. Man tā vismaz liekas, es nezinu. Es nezinu, kāds tas konteksts un tādā garā, bet es zinu, bija tāds Sonders, kuru tur iesēdinājis kaut kādu brīdi. Man liekas, viņš tagad ir ārā, tā varētu būt, jā. Nē, viņš vēl joprojām sēž. Jā? Viņam iedeva 2 gadus un 2 mēnešus. Kaut kur pat kaut kāds video uzlica, bet varbūt tas kaut kāds vecais. Jā, arī Čalis, klai aicināja uz vardarbību. Respektīvi, pret to uzņēmumu, pret to... Spriņģi. Jā. Piedod, draugs, labi, tu vari tur pirtī ar kādu, ja, tur savā nodabā tur šitā te tur mētāties, ja, ar tādiem vārdiem, bet ja tu klai aicini nodarīt kādam pāri, tas īsti, tā nav demokrātija un vārda brīvība. Tā jau ir jau, man tā liekas. Tas jau ir jau krimināla noziegums jau.
Es saprotu, bet vai tu redzi citu risinājumu, izņemot radikālas metodas? Tiesiskais ceļš parasti ir tas, nu. Tas nestrādā. Jā, nu labi. Bet tad, pakūrējam mazliet to elektrības. Es zinu, ka tas daudziem ir tāds foršs tāds jājams zirdziņš par to elektrības tirdziņu, respektīvi. Ka viss tur ir safabricēts, ka tur viss ir uzskrūvēts un kas tik vēl nē. Nu, protams, ka Latvija Energo manipulē ar elektrības cenām. Jā. Pirmkārt, es nesaprotu, kāpēc mums būtu savu elektrību jātirgo biržā, pēc tam jāpērk atpakaļ pa dārgāku. Mēs viņu, ja mēs paskatāmies, ja to pavērtu vaļā, augstpie ir tāda mājaslapa ast.lv, tad tu redzētu, ka tā bilde ir gluži otrādāk, gluži pretēji. Mēs pārdodam pa dārgo un pērkam pa lēto. Tad, kad elektrība ir ritīgi dārga, mēs eksportējam. Tajā brīdī tiek iekurbulēti. Mums ir tā foršā ekstra, ka mums ir milzīgi akumulātori, ko sauc par Daugavas kaskādi. Respektīvi, tad, kad ir palu laiki, tad tur visu laiku tiek ražota elektrība. Ja? Tu viņu vienkārši nevar apturēt, tad nav svarīgi. Elektrība ir dārga vai lēta, viņi visu laiku tiek ražota, tur ir noteikts jaudas, kas laik iet cauri, ja? Tāpēc, kad ūdens vienkārši pieplūst ļoti daudz. Bet tad ir tie brīži, kad nav, respektīvi, teiksim, īpaši vasaras. Ja? Kad ūdens pieplūdums Daugavas kaskādē ir 10% no tā, kas ir palu laikos. Mēs varam atvērt tās slūžas tikai uz pāris stundām dienā. Un tagad tu esi HESA direktors, un tev ir jāizdomā, kurā brīdī tu viņus vērsi vaļā un kurā brīdī tu viņus paturēsi. Kā tu domā, tu viņus vērsi vaļā tad, kad biržā elektrība ir 0, vai tu viņus vērsi vaļā tad, kad biržā elektrība ir kaut kāda, teiksim, 20 centi par kilovatstundu un pārdosi? Protams, ka otrai variantā. Nu jā, un tas HES to arī dara. Ja mēs paskatītos, mums reālā situācija ir tāda, ka mēs Latvijā pērkam elektrību tad, kad visur riņķi ir, restīvi, Baltijā ir ļoti daudz, jau ļoti daudz visādas vējģeneratori, saules enerģijas, viss pārējais, ja. Tad, kad šis elektroenerģijas apjoms ir lielā pārpalikumā, tad Daugavas slūžas ir ciet, tur uzkrājās baterijas, uzkrājās ūdens līmenis, un tad, kad sāk iztrūkt šī elektroenerģija, visā reģionā, tad mēs varam vaļā slūžas, un tad mēs tirgojam elektrību paši sev, protams, nodrošinām, un vēl mums ir ekstra megavati iet ārā no valsts. Un to visu var ast.lv augstspiediena sadalas tīkli apstīties. Pasakot līdzi vienkārši, kurā brīdī ieslēgusies ir hidroelektrostācija, ražošana, un kurā brīdī viņa ir izslēgusies. Un tad, kad to tā objektīvi paskatās, tad es nezinu, jā, labi, pieņemsim, Latvija Energo tur manipulē. Kā viņš var manipulēt, jo tad, mēs jau esam vienotajā tirgu. Latvija Energo nevar nomanipulēt cenas Somijā, pieņemsim, vai cenas Polijā, vai Lietuvā, vai Igaunijā, viņš nevar nomanipulēt. Un ja viņš, kaut kādā veidā, nezinu, ja kaut kādā veidā Latvija Energo pēkšņi ir pacēlis cenu šeit, tad Lietuvietis Igaunis, rekur forši, mums ir neliels pārpalikums šeit, jums mūsu elektrība, mēs jums viņus te pārdodam. Es īsti nezinu, kāds ir tas mehānisms, kā viņi to, gan jau, ka kaut kā manipulē, bet kā to var izdarīt, es pat nezinu, bet ja Gobzems izteica šādu apgalvojumu, значит, viņš zina. Vai nē, Gobzems nevajag viņu turēt baigi pārāk augstā tādā latiņā. Gobzems, par Gobzemu vispār runājot. Gobzems, es vispār viņu nesaprotu, restīvi kā politiķi. Man liekas, ka viņš aktīvi rok sev kapu. Vismaz tā, kā viņš agrāk darbojās. Es tagad nezinu, ko viņš dara, vai viņš vispār kaut ko dara. Kaut kad nesen redzēju kaut kādu šito te interviju. Viņš, reāls piemērs. Atbrauc uz Siguldu. Viņš bija iegājis Siguldas Vugdā, kurš ir tur sūdīgā stāvoklī. Ja tur, baigais šefs tagad, baigais varonis. Pa lielam
sačakarēja attiecības ar visu tur vugdu darbiniekiem, tur tiem cilvēkiem. Es tur viņu baigi tur negribēju redzēt pēc tam vairāk, jo viņu viedoklis par to visu pavisam savādāks. Tad viņš aizbrauc, ierauga kaut kāds džeks tur noparkojas Zapmalītis, kurš izrādās ir Siguldas mēra, fāters. Viņš Siguldā ir cienījams vīrs. Tas, ka viņam dēls ir mērs, un viņu Siguldā ļoti labi cilvēks zina, viņš ir goda vīrs, goda vecis, jā, tas tagad viņu tur paņem un izķangarē. Grošs Siguldā elektorātu viņš vienkārši sapis sev tādā veidā. Un tā viņš iet pa visurien riņķi apkārt un baigais ķipa taisnības cīnītājs, bet visur, kur iet, tur dirš. Apmēram šitā tā. Un pats, man liekas, to pat neapzinās. Nesaprot. Viņam liekas, ka viņš tagad tur kaut kādā tur superglobālā mērogā tagad kaut kādas akcijas sev pacēls. Par to arī pēc tam liecināja vēlēšana rezultāti. Tur nekā nebija. Misters, es eju līdz galam, būšu premjerministrs, tur visus tūlītās tur, ja, braukā ar to autobusu, tur ņēmās, darījās, bļaustījās. Es arī ar viņu pabraukāju. Jā, bet man tā stratēģija nav saprotama, kaut vai tīri no tāda strateģiskā viedokļa. Kāpēc tā jādara? Kāpēc? Tas pats arī ar to Breimani, ja, kurš apkārt vazājās, aiziet pa centrālu tirgu, tur kaut kam piesienās kaut kādiem šitiem te uzņēmējiem pēkšņi. Ja. Tikai tāpēc, ka nepiekrita viņu viedoklim. Ja? Kaut ko viņš tur sūdzās, tur jums jau droši vien nabadzīņiem grūti, un ko tur. Es saku, viss kārtībā strādājam, un ko tev viss kārtībā? Tad aizbrauc pasties Latgalē kā pensionāri dzīvo. Viņš pārmetās uzreiz, kaut kādu figņu vienkārši sāk kaut ko audzināt tur, cilvēks. Un viņš tādā veidā, es nezinu, kā, tīri kā tu tiec pie tā elektorāta, kā tu viņu nodrošini? Nav jāspēc. Šis arī ir veids, starp citu, savā ziņā. Viņš taisa tādu kā šovu visu laiku. Jā. Un neatkarīgi no tā, ko viņš filmē, ko viņš runā un dara, viņu tāpat kaut kas skatās. Viņam kaut kāda darbība ir vajadzīga visu laiku, lai skatītos. Bet viņš ir aizmirsis vienu lietu, ka katrs skatītājs nenozīmē to, ka viņš būs vēlētājs. Tur jau tā lieta. Skatās arī šitos te ruslanus, kas dzerstās, tur tiktu kā ir tie kurš dzērā īrijā, jā. Viņus arī skatās. Bet pa viņiem noteikti neviens nebalsot, ja viņi iet baltētos. Skatās tāpēc, ka cirku taisa. Jā? Taisa šumu. Bet tas nenozīmē, ka tev ir atbalsts. Tāpat tās bija atbrauc tas Jānis Lauva, jā, pie manis. Viņu arī skatās. Bet skatās tāpēc, ka viņš drāmu taisa. Un tiktu kā vienkārši drāma iet. Bet tas nenozīmē, ka par viņu kāds vēlēja, kas arī ļoti labi parādījās pēdējās vēlēšanās, viņš pat procentu vai citur nedabūja. Nav viņa pašam liekas, ka mani tagad skatās tur, nezinu, tur 1000 vai 2, ja, tajā brīdī, kad es tur kaut ko pļakarēju, ja, un tad tas tagad kaut kā rezultēsies kaut kādos reālos balsojuma rezultātos. Nē, jāskatās jau, ko tu dari. Un ja te ar visiem kašķi meklē, man liekas, ka tā nav tā pareizā stratēģija. Es pats nebiju to redzējis, bet man stāstīja. Kurš iet, Džeks, tas pats Breimans, jā, iet pa centrālu tirgu tagad kā atbalstītājs mazajiem uzņēmējiem. Iet un sadiršās ar viņiem, sāk audzināt viņus. Ko tu tur vecais atslāpsti? Tā kā, jā, šitāda figņa. Labi, jā. Man liekas, es tev aizmuldējos bišķi pa daudz. Nē, ir interesanti reāli. Pastāsti kaut ko no savas puses vēl un sāksim apaļoties lēnu garu. Un tad es kaut kādā brīdī aplaudošu to visu. Jo laivā mums nav. Es nezinu, kāpēc, bet internets. Salielīju Tele2 internetu un tagad rekur sarkana lampiņa deg. Vai beidzās nauda vai kas, nezinu. Varbūt jānomaina uz LNT. Nē. Man ir LNT šeit un nekas tur baigi labāks nav. Es teikšu vispār Latvijā internets agrāk mēs stāstījām, ka visi ir mēmi krūti un vēl nezinu, kas visi ir galīgi pagriezies galīgā pakaļā. Internets ir auzas galīgākās. Man mājās ir optiskais internets, kas ir šitas te LNT. Tāds pats mēsls. Reāli. Arī uz augšu vēl iet normāli, ja, jo, tāpēc, ka uz augšu jau salīdzinoši maz cilvēki kaut ko, tur, teiksim, augšuplādē jau maz. Bet lejuplādi man regulāri mājās skatos kaut kādas YouTube televizoru, man rimbulīšu regulāri
kruķās vēl 25. gadā. Tā kā kaut kas nav ar to internetu mums. Nezinu, es savā pusē par LMT nevaru sūdzēties. Tele2 pat iet īstenībā labāk. Nu, votē jau ar tas pats stāsts, ka man Tele2 uz augšu iet labāk. Uz leju viņš ir, vismaz līdz šim bija pilnīgākais sūl, bet uz augšu viņš gāja labāk. Tagad ir vienkārši atslēdzies kaut kas, nezinu, kas tur noticies. Labi, ka es nospiedu rekordu. Tā mums būtu palieko viss šitais. Tad mēs būtu vienkārši savā starpā papļāpājuši. Kas arī nav slikti. Jā. Vai ne? Tā kā tā kaut kā. Labi, Jāni. Metamies nost? Jā. Jā? Paldies tev vēlreiz, kad brauc. Ja par labu. Man liekas, manu viedokli paklausījies. Es tev už galvu sagrozīju, klausies. Nē, zinu, ka es regulāri kaut ko skatos, vai tas ir Gobsams vai Šlesters Brēmani, gan es tur unsubscribe uzspiedu, tur nav vairs ko skatīties. Bet jā, cenšos sekot līdzi politikai, paklausīties dažādus viedokļus. Lai cik tas tūpi no manas puses neizklausītos, bet man pagaidām izstāsta, ka tas pats Šlesters ir tāds iedzīgākais. Ne Šlesters, bet tas saraksts ir tāds, dotajā brīdī tāds kaut kāds iedzīgākais pa vidu visam. Nav radikāli vienā virzienā pa daudz aizgājuši, tur radikāls nacionālisms, vai radikāls tur kreisais flanks, kas ir tur, nezinu, radikāls tur viss, kas tur šitos te tur 4 burtiņus atbalsta un ar visiem plusiņiem un vēl nezinu kās. Vai arī vēl radikāls tur, piemēram, Krievijas atbalstītājs. Ja? Kas ir mums, Amerikā ir 2 grupas, ja tur ir šitie par gejiem un pret gejiem, ja, no sērijas, mums liekas, tur viss tas spektrs aiziet, tad šeit vēl ir 3, ja, par latviešiem, par krieviem un tad vēl par vai pret gejiem. Šitā tur viss notiekās. Tad man liekas, ka tie ir tādi, daudz maz centrēji tāds centrisks tāds skats uz dzīvi, bet viss būtu labi, vienīgā problēma manā gadījumā tur ir Šlesters pats. Tas gan. Es ceru, ka viņš ir uz vecumu, teiksim, prātīgāks palicis un mazāk alkatīgs, bet, cik es tā atceros un no viņa no tā pirmā perioda, kad viņš tur kūrēja visu to pasākumu, tur diezgan briesmīgi gāja. Briesmīgi, šiki gāja, teiksim tā. Es ceru, ka tādā ziņā ambīcijas ir bišķiņ norimušās uz vecumu, varbūt tiešām tagad vairāk kā saka, pieietam visam tādā pravietiskākā manierē, no sirds vairāk, nevis no paša labuma gūšanas. Lai gan ienāca politikā viņš, lai viņu neaiztiktu politiski, lai viņu nerepresētu. Tas bija viņa galvenais sauklis, kāpēc viņš vispār ienāca politikā. Tā kā tomēr pašaizsardzībai, pašā pakaļas sekšanai un ādas glābšanai. Kaut kā tā. Labi, Jāni. Bet pagad tā Waterfronte, kas tur vispār notiek, tā jau arī ir īstenībā savā ziņā. Viņš ir tāds cilvēks. Viņš izdarīs kaut ko priekš valsts iegūs. Bet neaizmirsīs par sevi arī. Zini, tas nebūtu sliktākais scenārijs. Jo, tas pats, pieņemsim, Lembergs, kur baigi arī tur pēr un ņemās un darās. Lai vai kā, bet es noteikti arī droši vien par viņu nebalsotu. Būtu Ventspilnieks, bet ja mēs tā paskatāmies tādā garākā mēroklā, tad, lai vai kā, bet to pilsētu viņš ir, savedis jau sen kārtībā. Ja? Protams. Mums pārējās pilsētiņas tagad lēnu garu, teiksim tā, aug līdzi un attīstās, un arī Gulbeņa ļoti smuka pilsēta patiesībā. Tad, kad tu pats uz vietas dzīvo un pa tām bedrēm vazājies, tad tā varbūt neliekās. Tāpēc, ka tu neredzi to straujās pārmaiņas, jā. Bet tad, kad tu aizbrauc uz jebkurām mazajām pilsētiņām, uz Alūksni aizbrauc, uz Balviem, uz Gulbeni, uz Valmieru vienalga, kad tu pabraukā pats, izbraukā tos centrus, jā, tām pilsētiņām, un kā tur bija kaut vai 15 gadus atpakaļ, tur diena pret nakti. Tās pilsētiņas ir savākušās, tomēr savedušas sevi kārtībā. Arī tie,
arī gan tie paši arī ceļi, nu, centrālās, vismaz maģistrāls noteikti, kas iet artērijas, kas iet cauri pilsētai. Un cita lieta, tur kaut kāda iekšpagalma, tur pabrukuši vēl kaut kas tas, jā, bet nu, tās pilsētas paliek smukākas. Bet Ventspils tāda jau ir jau 20 un vairāk gadus. Un tur tomēr, lai vai kā, bet tas Džeks, kā saka, ļoti smuki papildīja savas kabatas, bet arī smuki padalījās tur to tā kā ar pilsētu. Tā kā, tas tāds no saimnieciskā viedokļa, man liekas, ne tas pats sliktākais scenārijs. Jā, Ventspils īstenībā ir vienīgā pilsēta, visas Latvijas, kurās es esmu bijis. Es par viņu biju sajūsmā. Es tur 2 dienas pavadīju. Pagājuši gada jūnijā tas bija 22. 23. Mazliet arī 24. no rīta. Jā. Nē, tas bija 21. 22. un jā, 23. no rīta. Pēc tam es braucu uz Jēkabili, tur man bija 23. 24. privātie tusiņi. Jā. Sanāca 4 dienas pēc kārtas. Jā. Tas tad, nezinu, 3 dienas pagāja, kamēr atjēdzos no tā visa. Nu, tas normāli. Un jā, pastaigāju pa pilsētu. Vau, nav kur piesēties, nav piedarizos ceļi, viss kārtībā. Šosejas kārtībā. Nav ko komentēt. Viss super. Jā. Nu, bet vienīgi man nepatika atkal tas, ka tur īsti nevarētu tā kā gulbana, visur, kur vajag ar kājām izsteigāt vai ar taksi aizbraukt, kur tālāk. Tur būtu jādomā par savu transportu ikdienā. Ar taksi noteikti tur var aizbraukt visur, kur var, jā, bet cik tas atkal izmaksātu ikdienā? Nu, jā. Man pierast atkal kaut kā pie tās Rīgas ir, ka uz katras stūra ir kaut kāda bodīta, kaut kāds veikals un tādā garā. Tur viss Ventspils ir liela, izmētāts. Nu, zini kā, ja tu uz vietas tur dzīvo, tad jau arī atrod, kur tev vietējais pankūku boda un vispārējais. Noteikti. Tur, kad tu atbrauc tur uz 2 dienām, protams, ka neko nesaprot, kur kas atrodās. Bet jau to var attiecināt gan arī uz visām pilsētām. Aizbrauc uz Liepāju pastaigā, tur patās gar to kanālu malu, jā, tur vai pa pašu pilsētas centru. Nu, smuki taču tur viss ir. Tāls ir kuldīgi, ļoti smuki pilsēta, jā. Nu, viss tas. Kad tā pabraukā, un es ļoti daudz braukāju pa Latviju, un man regulāri sanāk braukt uz visām pilsētām. Tā kā, un es to darīju, jo arī man bija tā, ka es, teiksim, kaut kādus 20 gadus atpakaļ braukāju pa visu Latviju. Tad es kaut kādus 10 gadus pārtraucu, pārsvarā pa Rīgu tur un pa pārzemēm druši padzīvojos. Un tad pēc tam atkal sāku braukāt pa Latviju. Un tu reāli redzi, kā ir pamainījušās pilsētas. Un tad tie paši balvi, ja, tur nekā nebija. Tur bija, vienkārši nekā tur nebija, vai alūksne. Tagad smuki viņi savest kārtībā. Visi tie ceļi un tā infrastruktūra un tas ezers alūksnē, ja, tur, un tāpat arī balvos ir. Tiešām ir smuki. Tikai, laikam, ir jātrenē acis, kam pievērst uzmanību un kam varbūt nevajag. Ja tu ej tā kā Breivars un meklē tikai sūdzes, tad tu arī viņus atradīs. Jā. Bet, jā, kaut kā tā. Labi. Beigsim uz šīs jautrās nots. Vēlreiz paldies, Jāni, ka piebrauci. Jā. Tagad laidīs apkārt gulbeni, jā? Jā. Ok, labi. Paldies tev. Jā. Čau. Čau.